Jo tieši šī paša iemesla dēļ, kāpēc dēļ enerģētikas krīzes ir daudz ievērojami zaudētāji, parunāsim par to, kas ir kapitāla uzvarētāji. Un kapitāla uzvarētāji pirmkārt un galvenokārt ir primāri enerģijas treideri. Jo jebkurš, kas treido naftu, naftas produktus, dabasgāzi un līdzīgus produktus, ja viņiem nav kaut kāda pilnīgākā zelta banāns, tad es īsti nesaprotu, ko viņi dara, jo naftas tirgi ir nereāli svārstīgi. Viņi ir svārstīgākie pēdējos 4 gadu laikā. Un šādas krīzes vienmēr ir bijušas pļaujas laiks īstermiņa un ilgtermiņa treideri. Vienalga, vai tie ir fiziskie treideri, kas nodarbojas ar fizisku izēvielu tirdzniecībā, vienkārši tie, kas seko izēvielu trendiem. Bet šī ir faktiski viņu pļaujas diena. Un tā tas ir noticis vienmēr. Vai tas ir šobrīd, vai tas ir 2022. gads. 2003. gadā tur nebija tik liels enerģētikas krīzes, lai es tā baigi nopelnītu, bet tas viennozīmīgi bija 1990. gads. Tas var būt arī 1979. gads vai 1973. gads, kad bija tieši tāpat tuvu austrumu kari un sākās liels enerģētikas krīzes. Vienā gadījumā Irānas-Izraels karš, otrā gadījumā naftas embargo Amerikai un rietumvalstīm, kuras atbalstīja Izraelu Arābu-Izraels karā. Tā kā šīs dienas ir ļoti sliktas tiem, kas patērē enerģiju, bet izcils laiks, lai uz tā spekulētu.